Šodien pastāstīšu par daudzkorpusu stropiem un to galvenajām atšķirībām salīdzinājumā ar Latvijas stāvstropu. Kā jau nosaukums vēsta, daudzkorpusu strops sastāv no daudziem korpusiem. Šajā gadījumā katrā korpusā iet 10 mazie rāmīši. Vai arī, ja saliek korpusus vienu uz otra, tajos var ielikt lielos rāmīšus. Laikā saimē attīstoties, pievieno papildus korpusus un strops tiek paplašināts vertikāli uz augšu. Vai strādāt ar lielajiem rāmīšiem vai mazajiem rāmīšiem vai kombinēt abas kopā nosaka stropu konstrukciju. Ja saimes tiek pārvadātas, daudzkorpusu strops būs daudz ērtāks, jo tas ir kompaktāks un vieglāk pārvietojams. Latvijas stāvstropu principi ir līdzīgi, bet ir daudz vairāk detaļas, ko pārvietot, līdz ar to saimes apskates laiks ir ilgāks. Atšķirībā no daudzkorpusu stropa, Latvijas stāvstropam ir medus telpas ārējais apvalks, kā arī pati medus telpa, kurā var ievietot mazos rāmīšus. Bet, ja ir vēlēšanās strādāt tikai ar lielajiem rāmīšiem, tad būs jālieto divas medus telpas, viena uz otras. Daudzkorpusu stropiem ir tā, ka dažkārt šķiet, ka to daļas varētu nesaderēt, bet ja tiem ir vienāds rāmīšu skaits, parasti vismaz korpusi sadara arī no dažādiem ražotājiem. Ceru, ka es pastāstīju kādam kaut ko noderīgu. Līdz nākamajai reizei!